Šodien mēs esam sapulcējušies, lai svinētu Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra 30 gadu jubileju. Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ir 20 gadus jau Ventspils augstskolas paspārnē. Šeit ir izdarīts milzīgs darbs Irbenē, lai no vietas, kur bija principā pamesta vieta, kad aizgāja Krievu karaspēks, bez dokumentācijas, bez nekā sabojāt visas iekārtas, antēnas. Ir panākts, ka šobrīd tas ir starptautiski atzīts, antēnas, kuras ir pieslēgtas starptautiskajos tīklos, tāpat ir uzbūvēti jaunas radioteleskops LOFAR, strādā pētnieki ar, var teikt, pasaules līmeņa datiem, strādā gan pie galaktiku pētīšanas, gan pie saules pētījumiem, tēmas ir ļoti dažādas, tāpat mēs ejam virzienā, kad mēs komercializējam, šīs antēnas varēs izmantot satelītu komunikācijā, un tāpat arī ir aizsardzības ministrijas intereses, tā kā nākotne izskatās ļoti labi, un es ar lielu prieku gaidu nākamos 5–10 gadus. Es domāju, šeit notiks tiešām lielas pārvērtības un liela attīstība. Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ir vienkārši visnopietnākā, visatpazīstamākā zinātniskās pētniecības infrastruktūra mūsu valstī. Un es pat teiktu, ka viņa ir neapšaubām viena no izcilākajām Baltijas valstīs, jo nekā līdzīgi jau nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tā ir tā lieta, ar ko mēs varam palepoties arī saviem kaimiņiem, jo ieguldīts ir, ja nemaldos, vairāk kā 20 miljoni pēdējā 10 gadē. Pārsvarā tā ir Eiropas fondu nauda, bet bijis arī tik tiešām liels valsts atbalsts un tālāk jau mērķtiecīgs darbs, lai tik tiešām šī infrastruktūra būtu pasaules līmenī.